stādam avenes siltumnīcā. Man jautā, kāpēc pēc siltumnīcām vajadzīgs stādīt avenes? Pieredze rāda, ka, lai būtu stabila aveņu raža no jūlija līdz novembrim, ir vajadzīgi labi apstākļi, un siltumnīca ir ideāla priekš tā. Tad šāda veca siltumnīca, veca siltas būda priekš manis ir ļoti pateicīga, jo šeit ir ļoti laba zeme, kurā mēs stādam. Zemē šeit mēs ieliekam vēl mēslojumu, vistu mēslu, piemēram. Man ir arī šeit granulēti pelni. Man ir laistīšanas sistēma, tā ir truba. Tālāk man ir piesakts šeit ar geotekstilu, un šeit ir atstāta brīva vieta, kur avenes dzīs dzinumus. Šeit būs dzinumi kā tādi zaldātiņi, un pirmās ogas šajā siltumnīcā būs jūlija vidū. Protams, ka to var stādīt ārā, un, protams, ka to var stādīt arī ārā dobē. Bet, ja mēs runājam par tādu stabilu ražu no jūlija līdz novembrim, tad siltumnīca pie mūsu apstākļiem ir vienīgais variants, kā to izdarīt. Plus, mēs kontrolējam lietu, sniegu, krusu, kukaiņus un vispārējo, un avenes ir stabili, kvalitatīvi garšīgas. Tāpēc es izmantoju savas vecās siltumnīcas būdas, viņas optimizēju, pielāgoju, veidoju infrastruktūru priekš avenēm, un avenes šeit man ražos no jūlija vidus līdz novembrim.